Unfortunately, this time I will continue with Latvian, but a lot of my slides will be in lingua franca, and therefore you will be able in some way to follow. Jā, vēlreiz paldies par iespēju runāt, un pats galvenais, ko es prezentāciju atrādu, pats ir svarīgākais, un mums laba iespēja ir runāt par manu komandu, par mūsu komandu, kuri visi kopā mēs to darbu darām. Te nav nekāda ranžējuma liela, un mazliet pēc vēstures ir kaut kā tā sagadījies, ka pirmie jau bija sarakstīti, es nepārcilāju, ja, un arī mazliet studenti nolika pašās beigās, varbūt mums vajadzēs līdz sākumā, ja. Tad jūs padarīgs to apsveic pats, stāstot tā vai citādi, jūs redzēsiet, ko es izdarījis un ko neesmu izdarījis. Uldis Bērziņš un Uldis Gross, mani cīņbiedri no senseniem laikiem, un ar vienu vēl visu kapacitāšu robežās strādā jomā, kas kā atmosfēras fizika un fotoķīmija un atmofizika. Tātad par Uldu Bērziņu, viņa, ja skatās uz publikāciju sarakstiem, kas mums ir un tur, viņa pienesums pēc lokās ir pats labākais, divas publikācijas žurnālos, kur import faktors pārspīst. Uldis Gross mums ir kolēģis, kas ilgus gadus strādā ar fotolīzi, atmosfēras lietām, ozona slāņu problēmām pēc skaitā, un tagad viņš ir viens no galvenajiem ideologiem tam jaunajam solim, kas mums jāizdara, jo varbūt tiksim galā ar daudzām tehnoloģiskām problēmām un atrisināsim, mēs izveidosim drona, atomārā drona gaismas avotu, spektra avotu, gribētu teikt precīzāk, lai mēs varētu šo te papildināt profilaks instrumentu, un mēs būtu devuši savu pienesumu joda un broma koncentrāciju mērījumos iezemes atmosfērā, un arī varētu būt arī augstākos slāņos, jo ja joda instruments mums strādājam pārbaudīts, un tagad pārējo kolēģi piepūkļi šeit ir uzrakstīt, viņš tiks uzlabots un tiks līdz vietā, tad, ja mēs ieliekam no bromu, sakombinējam kopā, tas nozīmē, ka to var uzlikt uz lidmašīnām, interesi kolēģiem Amerikā. Līdz ar to Uldis mums visu laiku, vai drīzās kā Uldis mums ir ieinteresēts partneris, kurš ielos valodu Lauksaimniecības universitātē, interesēts strādāt sadarbībā arī maziem vidiem uzņēmumiem. Dina Bērziņa arī mūsu ilglaicīgs kolēģis ar ļoti plašu interešu spektru un dažādā veidā mums palīdz tā skaitā tajā jomā, te būs pieminēta, kas saistīta ar līdzsvarotu attīstību, ar balansu starp tehnoloģiskām sistēmām un dabiskām sistēmām un, respektīvi, visu šī līdzsvaru tālāko nepasliktināšanu. Jānis Aboliņš daļēji šajā pašā jomā, pie tam viņam ir jāizstāvāk, mēs pierakstīs Koksnes ķīmijas institūtu. Viņam ir ļoti laba partnerība ar Koksnes ķīmijas institūtu, unikālu institūtu Latvijā, ne tikai Latvijā, bet visā Baltijas reģionā un arī Eiropā tāda nav, kuri vispār atzīti Eiropas vienotā telpā, un Jānis tur kopā ar Jāni Grāvīti ir sadarbībā, ko sauc par biomasu konversiju, bet tur ir daudz specifiskas lietas. Bet līdzās tam viņš mums, protams, ir vienmēr savu veidu pieredzi jūrē mūsu rakstiem un mūsu idejām un spriedumiem, jūs paši daudz ko tur Jānis dzirdēt. Edgars Šmaliņš arī ilglaicīgs mūsu kolēģis, un es esmu lielā mērā pateicīgs par to, ka no daudzas projekts, ko inicējam dažādā veidā, lielākā daļa gadījumu, protams, vairāk intereses vadīti nekā izdzīvošanas vadīti, bet bija arī tādi, un viņš bija tas, kas preta ļoti labi menedžēja. Vienlaicīgi es gribu atzīmēt, tas nav maz svarīgi, ka viņi kopā ar Sandru audzina 4 bērnus, ja? Un vienlaicīgi, kā jūs labi zināt, kalpo priekš mums dažādā veidā ļoti efektīvi. Jānis Kļaviņš taisni tāpat
Es pareizi atceros viens no mūsu skolniekiem, maniem skolniekiem kādreiz, ja, tā skaitā atnāca kopā ar Jāni Jēriņu. Un tad, kad sākām domāt, ko darīsim, un kā tad atradās tie darbi, un mazliet es netālu panācu prom no manas grupas, bet tagad ir atpakaļ. Un ar lielu potenciālu ielikt pie tās iekārtas, kas stāv pirmajā stāva fotonikas centrā, kuri tagad sāks darboties, un Jāņa pienesums tur varbūt ļoti vērtīgs. Aleksandrs Kapravlovs turpina mūsu laboratorijā gadiem cauri, tas var pēckara gados cauri, praktiski es teikšu fakultēta, iesākto tradīciju stiklopūtēju meistarībā. Sākās tas ar Boris Pantelēju, bija tāds vīrs, ko reti kurš vairs atcerās, ja? Bet viņš viennozīmīgi bija patriots priekš zinātnes un ļoti daudz ko izdarīja. Un es teiktu arī zināmā mērā pie tā laika nezināšanas, pārdrošības un mūsu jaunības trakumiem riskēja ar savu veselību un ļoti daudz strādāja. Viņš uzaudzināja arī Zalcmani, kurš savukārt atnāca pie mums par stiklopūtēju, sāk mācīties par stiklopūtēju 40 gadu vecumā. Viņš bija virsnieks armijā, viņš demobilizējas no armijas. Mazliet ātrāk, laikam, ja viņam bija ceļgala trauma, tad viņš varēja ātrāk demobilizēties. Un viņš kļuva par izcilu meistaru, kāds ieiet vēl stiklopūtēju darbnīcā, kurai mums, diemžēl, ar vienu vēl nav spēka fiziskā, lai sakoptu viņas sienu izskatu un tā tālāk, bet tur ir stends, kur ir redzams, ko Arvīts ir izdarījis. Tas ir vienkārši apbrīnājums meistars tiķi, kas tur ir, un tas arī mūsu potenciāls, un Saša ir ļoti labs šī darba turpinātājs, un kopā tā ir savu veidu centrs un ass, jo daudz lietas, ja mums jāizdara Zelžos, un tagad, ja mēs varam to salīdzināt, agrāk mums nebija iespēja salīdzināt, cik grūti ir uzbūvēt jaunu pūļu iekārtu Zelžos, ja? Un cik dažkārt diezgan viegli var to paši izdarīt, arī ar tādu pašu zinātnisko kapacitāti, produktivitāti stiklā un parcā, ja jums ir pietiekošas prasmes un jūs saprotiet šos materiālus un ziniet, kā ar tiem strādāt. Un tā pieredze kopā mums visiem ir uzkrāta ļoti liela, ja? Regīna, es tiešām gandarīts, ka viņa man ir tik bagāta un var apmaksāt visas manas neapmaksātos darbus, ko es daru priekš jums kā padevīgs kalps un arī priekš visas valsts tā skaitā, ja, un arī Arnolds juniors un Dārta un Alma tā skaitā, ja. Nu, tā mēs te maksājam visi, bet tā dzīve un, ja tā saka, es tā pirmajā pieciniekā un grozā ir jāmet, ja tā ir iemest, tad mums vajag arī darbu. Jānis Blahins, jāsaka, ļoti labs kolēģis, tā ir veiksme, ka Jānim Āboliņam savā laikā pieteicās viens doktorants, mazliet citā jomā, un varbūt veiksme nosacīti tā, ka viņš tā brīdi neaizstāvēja doktora disertāciju. Un tad viņš atnāca pie mums un sāk beidzot strādāt kā fiziķis. Un mēs izdarījām diezgan daudz tajā pirmajā sadarbības periodā, tad bija absolūts finansu kraks. Un Jānim vēl specifiski, un viņš strādāja Izrēlā, pēc gada mums radās iespēja jauno projektu viņa atgriezties atpakaļ. Un viņa pati vērtīgākā lieta līdzās visām prasmēm un visām, ko viņš zina. Pati vērtīgākā viņa īpašība ir tāda, ka viņš saka, tā lieta, jā, mēs 2 nedēļās to lietu izdarīsim. Un no vienas puses visi pragmātiski cilvēki un tie, kuriem nav algas stāv līdz 5 un lai iet mājās, tie teiks, tas ir traks un to nekad nevajag tā darīt, ja? Vienmēr vajag skaidri visu saplānot, es zinu, tad es ceļšu kafiju un tad tā. Bet ja šāda ideja un šādas apņēmības nebūtu, ja, tad daudz lietas mēs nebūtu iesākuši. Un tagad viņas tiks novedis galā pavisam ar citiem apgriezieniem. Es domāju, daļēji, varbūt, ka tad, kad tu aizbrauc uz Göteborgu un Taks teica, ka vajag taisīt jau mobili jaunu pūļu iekārtu, var jau būt, ka tava gatavība to darīt tajā brīdī arī bija izšķiroši priekš tā. Jā, un Aigars Apsītis, Aigars jūs dzirdējāt, pat viņa uzstāšanos
sakarā pretenzijām, ir mūsu ļoti veiksmīgs tīrradnis un atradums tajā cilvēku kopā, kas pagaidām Latvijā ir bez darba un nevar likt savus spēkus konkrētā vietā, būdama fiziski izglītību un būdama pietiekošu kvalifikāciju. Tā brīdī, kad Jānis brauc projām uz Izraelu, viņš teica, man ļoti sāp sirds, ka es tevi pametu un tā tālāk, bet man ir Aigars, es tevi viņu atstāju, varbūt jums izdosies sadarbību. Un tas tā notika, un Aigars tagad izdarījis kopā ar Jāni ļoti daudz par industrijā saistītās plazmas avotlietām. Un tur ir tās iestrādes, kuras mums tagad dos daudz labas iespējas. Romāns pieder pie, viņš diemžēl saķēris mazliet vai nu Latvijas gripu vai apaugstējies, bet kaut gan Odesā bija augstāk kā pie mums. Viņš nav šeit, bet Romāns Viters ir mūsu projekta rekrutēt cilvēku projektā un arī faktiski pēc mentalitātes un konceptu un pieejas un pēc tāda vēriena par problēmām ļoti līdzīgs Jānim un Aigaram un kolēģiem un tādēļ mums daudz lietas saskan. Viņš ir viens no tiem, kas mums ir arī Eiropas projekta ģenerators, domāju, Eiropas programmas projekta ģenerators, vairāk kā daudz citi. Daļai viņš atnāca ar tādu nelielu pieredzi, bet tad, kad mēs sākām strādāt kopā, viņš paņēma momentā pamatlietas, kā tie projekti jāraksta un tālāk projekta sarakstā. Jūs redzēsiet, ja? Kārlis Gross, viņš nav mūsu cilvēks nevien brīdi bijis kaut kādās darba attiecībās, bet mēs kopā ar viņu esam un viņš vada mums vienu ietvaru programmas projektu. Viņš ir savukārt repatriants no Austrālijas. Viņš atgriezās Latvijā Marijas Kirijas stipendiju. Un tieši tajā brīdī mums tā sadarbība sākās, tad, kad viņš rakstīja šo Marijas Kirijas stipendiju, tad man bija iespēja viņam palīdzēt. Pēc tam mēs rakstījām nākamo projektu, un tagad tas projekts arī ir. Un tagad mums ir dažādi sadarbība. Viņš atrada mani ļoti vienkārši, pēc tam, kā tas saiknes un vēsturi rāda. Viņš domā par plazmas pielietojumu biomateriālu modifikācijā. Un aizbrauc, protams, uz plazmas sintēzes laboratoriju, kas ir Neoliskās cīnības institūtā. Un tur skatās, kā viņi to dara, tiem lielajiem ģeneratoriem tā tālāk un runā ar Jāni Grāvi, institūta direktori, runā ar Eriku Pačevski. Un tie saka, te atomfizikas spektroskopijas institūtā te nodarbojas ar plazmu un nosauc manas koordināts, un Kārlis ir pie manis, un mēs sākam runāt. Tā sākās tādas sadarbības dažkārt neparadoxālā kārtā un negaidīt, ja. Un tad mēs sākām skatīties un redzam, ka tas ir tas, ko es jau teicu, ka ir iespēja daudz lietas izdarīt stiklā lētāk nekā mēs varētu darīt dzelžos, un tie dzelžos iekšpusē jāpalaiž industriju saistītā plazma vakumā, tas ir tehnoloģiski gandrīz miljonu projekts, ja. Kārlis tagad ir labi ieties Latvijā, arī audzina 2 dēlus, aizņemts dažādā veidā. Viņš ir viens no tiem paraugiem, un to jau mēs visi darām, bet viņš to pat nezinādams mūsu vidi un arī savu veidu koleģialitātes, tas fizikas jumts vidū, ka kurš instruments faktiski pieejams, ja tev ir vienkārši tavs durvju biedrs vai kādreiz kolēģis, kuram tu esi palīdzējis, un tu viņu saki, man vajadzētu tavu instrumentu, tā brīdi tas vienmēr notiek. Kārlis precīzi atbrauc šeit un momentā saprata, ka ir diezgan liela ieguldījuma izdarīt mūsu aparatūrā, Latvijā kopumā. Viņš liek lietā visas iespējas. Viņam laba sadarbība ir ķīmijas fakultāte, viņam laba sadarbība ir, protams, viņa mājas universitātē, Tehniskā universitātē vairākās vietās. Ar mums viņš strādā. Un tādā veidā viņš, domāju, izdarīs ļoti daudz, lai tā aparatūra, kas iepīta struktūra fonda naudu, nestāvētu dīkā. Sandra tātad kopā ar Edgaru pats svarīgākais priekš Latvijas audzina 4 bērnus, bet vienlaicīgi viņi mums perfekti ar visu to kapacitāti, ko var ielikt, ja 4 bērni ir atbildīgi, vada
mūsu Botānikas ielā projekta saimniecisko pusi, ja tā var teikt. Un vienlaicīgi viņai ir interesi par forsaitu, viņai ir interesi par to, kādā veidā sasaistīt zinātniskos rezultātus ar praktiskiem pielietojumiem. Viņa nāk no iepriekšējā pieredze, viņai ir no darbības privātā sektorā. Viņa ir bijusi, bet tagad ir pārtraukusi studijas doktorantūrā ekonomikā, bet es domāju, ka agrāk vai vēlāk viņa varētu būt arī kādu grādu īsti sasniegs. Aigars Rieba, nu, arī mūsu ļoti vecs kolēģis, jā, un tā brīdī, ka viņš arī vairs nebija pie darbiem, tad mēs sākām runāt, un diemžēl kā tā dzīve ir, mēs nevaram nodrošināt regulāru finansējumu, jo tā bāzes finansējuma nav. Bet epizodiski viņa pienesums konkrētās vietās ir perfekts, un mēs ar viņu ļoti rēķinamies. Viesturs atvedās arī, es gribu pastāstīt, jo tas vairāk nekā viss, ko es jums stāstīšu formālās. Viesturs atvedās ļoti vienkārši. Mums bija fiziķu diena kaut kāda, gadus vairāk atpakaļ, un sēžam lielā jaunā, pēdējā rindā, pašā galā, tur es apsēstos, skatos man blakus, un skatos viesturs sēž man blakus. Un mēs viņu esam pazīstami no kalnu gājieniem, tur mēs pazinām viens otru, ko katrs var. Un es prasu, ko tu dari, viņš saka, es neko nedaru, es esmu bezdarbnieks, es saku, tā nemēdz būt Latvijā, darbu, es tev var nodrošināt uzreiz, algas nesolu. Un viņš piekrīt. Un nu, tagad jau viņš ir daudzās lietās sapratis, kā šīs lietas notiek, viņa pienesums un viņa mehāniskās prasmes līdzās viņa par fizikas kvalifikāciju palīdz ļoti visai komandai, un viņš ir viens no tiem, kas faktiski šo māju stāvēt citādi jau tagad pārvaldām, tas būtības de facto saimnieciski, ja. Vienā gadījumā mēs stāvojam deleģējumu, ka mēs tā daļa no tās saimniecības daļas resursiem izmantot, ka viņš ir tas, kas sadarbībā, protams, ar visiem interesētiem cilvēkiem, kuriem rokas tā īstajā vietā var šo mājas kvalitāti nodrošināt. Jā, un arī tikko viņš aizstāvējās pats mazliet stāstīt par savu iepriekšējo vēsturi, viņam spēja pastāstīt par to, ka viņš arī vienā ietvaru programmas projektā mums darbojās, kur mums iespēja zināt cilvēku spektroskopijā. Viņam izdevība ļoti labi apstrādātā spektroskopijas laboratorijā Maskavā pastrādāt vairākus mēnešus, balstoties uz personāla apmaiņas schēmām, kas mums ietver programmās. Līdz pusējas ticis. Ojās Balcers mums bija daudz ieceru, un varbūt arī kādreiz viņš atnāks atpakaļ. Tad viņš visu laiku domāja, kā nodrošināt pietiekošu labu situāciju uzreiz ar naudu un vienlaicīgi gribēja nodarboties ar fiziku. Mēs pastrādājām kristāla audzēšanas un tādām lietām, bet tad viņš vienlaicīgi jau bija sācis pa vidu, kad viņš bija gandrīz bezdarbnieks aizved pēc aizstāvēšanām uz CFI. Sācis nodarboties ar tulkošanu, un tagad viņš laikam viens viņu satis, bet liekas viņam pietiekošu labu pozīcija tulku jomā, man liekas, ka Briselē, es neesmu pārliecināts. Tā kā šobrīd tas pagājušā gadā mēs ar viņu sadarbojamies. Āris Veispāls ļoti līdzīgi absolūta mobilizācija, kā tas kā smējos visu vecumā līdz 80 gadiem šajā cīņā par Latvijas pastāvēšanu, jo bez zinātnes Latvijas nebūs, un mums arī nebūs, būs kāds citi šeit, ja. Situācija notika ļoti vienkārši. Baltikas saimniecības instruments ir vajadzīgs lietas, kas saistās ar kristāliem, un sākam domāt, kā to darīt, aizbraucam uz CFI, runājam ar tiem kolēģiem, visi ir aizņemti un tā tālāk, un tā man saka, Āris kādreiz bija pats labākais kristāla audzētājs, un jūs atceraties, kā tas bija, nu vairs viņš nav darbos un tā tālāk, es zvanu Ārim un saku, ko tu dari? Nu, es laukos tur rušinos, jā, es saku, vai tu esi gatavs strādāt, jā. Un tā mēs sākam. Tagad mēs esam ļoti tuvu panākumam, kas iespējams mums Latvijā atļaus paturēt kā 1 miljonu
miljonu naudas Latvijā tā vietā, lai sūtītu pērkot lietas no ārpasaules uz rietumu to naudu. Vidvuds Beldavs, jā, Latvijas mūsu projekta repatriāts, arī tā sadarbība sākās diezgan interesanti, bet tad, ja mēģinu redzēt to visu spēles lauku kopumā, un tā tas paskatā pieņemt, viņš jāredz spēles laukums, ir gribēt kaut ko vinēt. Es viņu pamanīju dažādās politiskās aktivitātēs, kur netieši es redzēju vienotu tīklu virtuālo, un es redzēju viņu komentārus, un es viņam uzrakstīju, jā, un pirmajā brīdī mēs satikāmies, tad mēs sākām skatīties, viņš saprata, kas notiek, viņš no vienas puses likās politiski viss iet, tad kaut ko var pielabot, un viss notiksies, un es viņam saku, nu tad nāc uz ierakumiem un paskaties, kā iet ierakumos, jā. Un tagad viņš pēc būtības saprats, kā mums te iet. Viņam pašam ir izglītība diezgan tehniska, viņš savā laikā ir diezgan daudz dažādas lietas kārtojis Amerikā, pēc tam tā brīdī, kad krita dzelzs priekšros, viņi bija Latvijā un mēģināja konsultēt Latvijas valdību un visus tos, kuriem vajadzētu pieņemt pareizos lēmumus. Ne viņi klausījās mums, ne viņi klausījās Vidvudu, viņi zināja, kādu lēmumu bija jāpieņem, un kur mēs tagad esam, kā Latvija, to mēs arī zinām, ka tādu lēmumu tiek pieņemt. Ja? Bet tas Vidvuds tagad ir mūsu es droši tā teikt, stratēģis, dažkārt mazās lietās, dažkārt ļoti tālredzīgās lietās. Pats lielākais pārsteigums daudziem būs, ka mēs organizēsim konferenci par mēnesis izpēti un industriālu izpēti sakarā tuvāko mēnesis dekādu, kas sāksies pēc gada. Un tur daudz ko var darīt, un, protams, lielās valsts tur katram savu tā izdarījušas un cenšas un sacensīgi, bet tas netraucē arī mazām iniciatīvas grupām būt un Vidvudam kontaktu ar kolēģiem no Amerikas, ieskaitot vienu astronautu, jā, kas laikam ir bijis uz mēnesi, Aigars var pateikt precīzāk, tu varbūt viņam rokas piered būdams Helijās, jā? Tas būs Zalderi, ne? Kā? Būs Zalderi? Jā, būs Zalderi. Jā, viņš otrais cilvēks mēnesī. Viņš bija uz mēnesi, vai ne? Kopā mēlē. Kā redzēt, cik tālu tad Aigars ir rokas piered attālumā no Obamas, jo Zalderis noteikti spiedz roku Obamam, jā? Un tur noteikti tas viņam spied. Jā, un Aigars nedaudz ir iekšā, es domāju, viņa mentalitāte šī lieta ir tiet uz priekšu. Lūk, tā ir, un par Aigaru es sāku stāstīt. Savukārt Aigars taisni tāpat, ja tas paziņu loks ir liels, satiek Aigaru, mēs ar viņu bijām kontaktā, tur rakstīt 2001. Gadā mēs braucām uz Vāciju, vai ne, kopā ar lielu grupu, jā, tu, Jānis bija, jā, tad bija Miķelsons, jā, Miķelsons ir strandējis Georgetownas universitātē, es ar viņu sarakstos un saku, brauc atpakaļ, viņš nebrauc, viņš aizgāja pēc maģistrūras studēt tur un pabeidz tagad doktoratu un ļoti labā līmenī, bet viņš vēl nav gatavs rakstīt ar Marijskijas stipendiju, un kas zina, jā. Bet Aigaru es satieku, un viņš saka, nu, es neesmu noslogots, nāc strādāt, arī sākumā to nesolīja algu. Un Aigars tagad ir, protams, mūsu projektu grupa vai task force, bet vienlaicīgi viņš skatās uz fiziku un varbūt tur ir ko darīt, un viņš varēs to darīt. Kaspars Mičulis ir Aigara Ekera komanda, un tā brīdī, ka Aigars strandējas Saudarābijas tūkstnešos, tad tā komanda tā īsti nebija pozicionējies, ko katrs darīs, bet katrs mēģināja noturēties. Un ar Kasparu faktiski es varbūt tādā diezgan aktīvā veidā mēģina mainīt viņa ticību nedaudz, ja. Viņš ir augsts līmeņa teorētiskās fizikas cilvēks, bet atomu molekulu jomā un konkrēti atomu, konkrētās molekulas, es viņam saku atmosfēras fontaķīmija ir ļoti interesanta lieta, tur ir teorētiskā daļa, ko darīt. Un viņš piekrīt, un līdz ar to tagad viņš skatās uz nestabiliem skābekļa molekulu atomu veidojumiem, arī tur citi, arī slābekļa nestabilās stāvos, un viņi var redzēt arī kaut kādā atmosfēras slānī. Un viņš jau ir bijis vairākus mēnešus Maskavā un 1 mēnesi Kijevā, un viņš tagad apgūst šo jomu.
Maskavā ir ļoti grupa, kas nodarbojās ar šīm lietām, ļoti stipra teorētika grupa, vienlaicīgi viņiem ir eksperimentāla laboratorija, kur arī piesturs bija. Un ir tagad plānos viens, ka varbūt, ka kāds pats var rakstīt Marijas Kirijas stipendiju, lai brauktu uz Maskavu šīm lietām. Faktiski pēc tā koncepta, kā raksta Marijas Kirijas stipendijas, tas precīzi sakrīt, jums jābūt ļoti stipram konkrētā jomā, šīm gadījumā teorētiskā fizika un konkrētās publikācijas. Jums jābūt ļoti perfektam mājastēlam, tas ir tā laboratorija, kas jums uzņem. Un jums jābūt projektam, kurā jūs neesiet tiešā veidā iepriekš strādājis, lai tā brīdī, kad brauciet ar stipendiju, jums ir treniņa iespējas. Un šis ir ideāls sakritības. Atliek tikai uzrakstīt ļoti labu projektu, un iespējams, ka viņš būs tur, un tas nenozīmē, ka viņš zudis mums. Mēs par atmosfēras fotoķīmiju lietas darām. Un Kasparam tādā veidā varētu nodrošināt nākotnē, jūs labi ziniet. Marijas Kirijas stipendijā, tas ir līdz klubs Eiropā, līdz klubs arī Latvijā. Ja sāk skatīties, kas ko ir izdarījis, tad tā Marijas Kirijas stipendijā grupā 5-6 cilvēki Latvijā ir izdarījuši ļoti daudz. Arvinds pirmā vēstule atnāca no Aigara. Skatieties, te viens Indijas kolēģis meklē sev pielietojumu. Un es ar viņu sarakstījos, un tad mēs sākām komunicēt, sākām domāt, paskatījos un pakomunicēju pēc viņu kapacitātēm. Tad jau mēs tādu CV, kā viņš mums izstāstīja šeit perfektā ziņojumā, nezināju, bet tomēr radās pārliecība, ka varētu būt kolēģis, ar kuru mums būtu interesanti sadarboties. Viņš atbrauc pie mums īsā vizītē, un pagājušā gada laikā mēs atrisinājām visas problēmas, kas saistīts ar administratīvu piepūli, lai viņš būs šeit, un tagad jau viņam darba atļauj, lai viņš strādātu, un es ceru, ka turpmākos gados viņš būs pie mums, un viņa uzdevums un interese viss kopā labi sakrīt, tad iekārti šeit, iekārti jāpalaiž darbā, un viņš jau tagad to dara, un, protams, visu viņa sagatavotību klasteru un jonu un atomfizikas jomā, viņš var būt ļoti noderīgs, lai tās prasmes un zināšanas, kas Aigaram un Viesturam un arī Jānim, kaut kādā veidā vākt kopā, un tur būtu pirmie rezultāti un sopas, un, protams, Göteborgas klātbūtne un Jāņa klātbūtne. Un arī Ulda klātbūtne, viss kopā Ulda tikko vēl ļoti nopietni parunāt par šiem lietām un iestrādes. Tā kā ar Arvindu, es domāju, mums veiksmes stāsts, mēs laikam tā pavieši dažkārt skatāmies uz cilvēkiem, bet ja viņš mums parādīja savā prezentācijā lielā Indijā, kur 1 miljārds cilvēku, kur mēs labi zinām, ir pietiekoši daudz labu fizikas skolu. Jā. Viņiem ir daudz cilvēku Amerikā, bet daudz ir atgriežas atpakaļ, jā, un Lielbritānijā. Jā. Un viņš ir tajā ranžējumā kaut kur visu laiku bijis pirmajā 200. Tas nozīmē, viņam ir kapacitāte, kuru vajag likt lietā, un es domāju, ka mums, kā Indijai, Eiropas Savienība nenodarbojās ar brain, bet vienkārši sadarbojas ar kā filozofiju, sadarboties, palīdzot citiem, palīdzam sev, jā. Teodora, man prieks, ka viņa šeit, es ceru, ka viņi saprot visu, ko es stāstīju, jā. Arī Aigara cilvēks, un ļoti labi Aigaram ir bijusi sadarbība, un tagad, kad Aigara paša šeit nav, bet es vēl nemaz neizslēdzu, ka vienvalmas tādā veidā, ka viņa kolēģi tagad ir šeit ar mums kopā, kā arī Aigaram ar vienu vēl ir ceļš atpakaļ, un jāatrod tikai attiecīgs resurss un pārliecību, kā naftas tovāriem vien nevar Latviju balstīt, jā. Kaut gan viena Latvijas studenti jau tur ir dabūjis, es neatceros uzvārdu, maģistru jau studēs pie viņa, jā. Un es domāju, ka Teodorai ir ļoti daudz pieredzes, viņa rakstīja ietvaru programmas projektus jau kā stipendijāts, un tagad viņa domā par izprojektu, tas turpinājums Kolvina projektam, ko Aigars savā laikā vinnēja kā viens no pirmajiem izpētes projektiem Latvijā, jā. Tagad Teodorai visas lietas skaidrs. Artūrs Ciniņš parādījās pagājušā gada rudenī pie mums.
Un jāsaka, viņš ir tagad, tādēļ viņš atnāca, ka, ka doktora darbs kopumā ir gatavs, jā, kur ir aizstāvies, un ka tagad it kā viņš palicis bez darba, un atšķirībā no citiem viņam, es saprotu, pagaidām nav nekāda interese vai spiedīgi vajadzīgi braukt projām. Un tad mēs sākām domāt, ko darīt. Viņš ir stiprs cilvēks teorijā un vienlaicīgi eksperimentātors, un, protams, mums šeit visiem kopā ir ko darīt, tad viņš pēc būtības savā veidā to pieredzi, kas viņam molekulu pūļu iekārtas menedžmentā un laser spektroskopijā saistībā ar to, jā. Es domāju, tas arī labs sinerģijas saistībā ar mūsu interesēm par jonu kuļiem. Un visu to pieredzi te veidojas ļoti labs kodols. Un Nikolais Bezuglovs taisni tāpat, ļoti augsta līmeņa teorētis. Patreiz viņš pēdējos 3 mēnešus, kamēr mums vēl naudu viņu rekrutēt, viņš pabeigs kā 3-4 rakstus. Aigās, protams, tur ir klāt, un visa šī komanda, kas šeit ir minēta, ir klāt. Tie raksti faktiski iesniegšanas stādijā vai ir iesniegt un gaida komentārus un tā tālāk. Tas ir patreiz tāds labs uzrādīts. Un, protams, prieks par Nikolaju Bezuglovu, jaunieši te nezin, mūsu partnerība ar Pēterburgas universitāti ir, var teikt, jau gadsimtu, jā. Pavisam nopietni. Es personīgi varu teikt tajā brīdī, ka es biju maģistra līmeņa students, un kad atbrauca Pēterburgas kolēģi uz tiem gadījumiem, kad aizstāvējās Modests, jā, kad aizstāvējās Māris Jansons, jā, un kad viņi sāka stāstīt kā recenzenti, kas saka dažkārt, un Samets vēl Oļģerts, jā, dažkārt tas stāstītājs sevi Oļģertam, tad bija gadījums, jā, ka viņš izstāsta savu disertāciju, un vispārējiem neviens neko nesaprāt, pēc tam kā augšā recenzents, un pastāsta visu visiem skaidrs, ka tas ir izcils darbs. Tā ir tā vecā Pēterburgas skola, tie bija 60. gadi, kad vēl nebija jau tik tālu tas laiks, tik pirmsrevolūcijas laiks, un tur viens otrs bija, kā viņi pat teica, kādi grāfa vai vecās inteliģences atlases, jā. Un es personīgi tur tajos kontaktos, gan tajās akadēmiskā līmenī, gan pēc tam tajā laikā mums bija vairāk brīvu laika, naudas nebija, bet brīvu laiku bija vairāk. Saviesīgai daļai es daudz ko iemācījos. Tās inteliģences, kā zinātne pasaulē iet, un pēc tam, kas sāk lasīt. Bija jau lasīt, protams, kā to darīja Hedberga un citur vēl kā students, un tad šīs saviekot kopā redzi, kā tā zinātnes pasaule un tā vienota Eiropas zinātnes telpa, kas tagad ir formalizēta, nosacīta, bet vienlaicīgi de facto ļoti efektīvi strādā, ka viņi jau tāda bijusi ļoti, ļoti sen. Neskur visādām robežām, 100 gadu kariem un tā tālāk, jā. Tā, Dārta, jā, viņa šeit, jūs dzirdējāt, ko viņus pastāstīja. Negaidīti un patīkami tas, ka soli pa solim, pateicoties kādam Grosam, lielā mērā viņa nokļūst manā laboratorijā. Un tas arī labi, viņai ir pietiekoši daudz smagu darbu un nepārāk daudz naudas, lai jaunības enerģētikā neizlaižās, jā. Dažkārt, kā krievi saka, ir tika zaka tam anu budziš. Un tad Nauris Brūniņš, mūsu students, vienu brīdi ļoti labi strādāja, kā jau studentiem, un tiešām tā dzīve nevienam no studentiem nav viegla, un tad, kad sāk sabalansēt izdzīvošanas lietas ar to, ko mēs varam piedāvāt, un tā tālāk, dažkārt neskatoties to, ka mēs sakām, labi, pastrādāt tagad un dot sālsmaizīt, pēc tam varbūt būs labāk. Dažkārt viņi izšķirās par to, ka uzreiz par cik viņi talantīgi cilvēki visi viņiem piedāvā, un viņi aiziet tagad izšķirās par dažiem simtiem algas tagad. Piemēram, savu karjeru viņš tādā veidā nenodrošina. Tā ir mūsu kopējā mentalitāte un gaisotne, kas mums jārada, lai šādi talantīgi jauni cilvēki tā nedarītu. Jādara viss, lai viņus arī sociāli mēģinātu veidā sargāt. To mēs ar vienu ļoti palīkšu. Man ir labi, es te sēžu un viss, bet kas ir to studēt, tas tā nav man darīšana. Mēs esam viena nācija, mums ir jāizdarīt. Pavel Loko ļoti labi pastrādāja, uztaisīja ļoti labi
bakalaura darbu. Diemžēl arī ģimenes un brālim radās problēmas, viņš bija spiests strādāt Anglijā. Par vienu vēl ceram, ka mēs viņu dabūsim atpakaļ. Ar Ļevu Dolgovs stāsts ir mazliet labāks. Viņš diezgan apzināti ieplānojis studēt ārzemēs pēc bakalaura. Viņam bija vairākas izvēles Amerikā, viņš jau tur bija iesācis sarunas. Ja būtu mazliet ātrāk mēs to zinājuši, visticamāk, ka viņš studētu Göteborgā. Neiznākās uz to. Bet mēs sarakstamies, es ceru, ka viņš var būt mūsu kaut kā. Kristaps Kovaļevskis ir romānu Vite maģistrants tagad, jā. Viņš aizstāvēs maģistra darbu. Es pieļauju, ka ļoti labā līmenī. Viņam ir viena publikācija sagatavota un romāns to vadīt students. Arī viņš nedaudz skatās, kā saka, piepelnīties, un tādēļ varbūt tas mazliet atsauksies uz kvalitāti, bet kurā gadījumā tas notiks. Kristīna Ozola pieteicās pie mums un gribēja strādāt par fotoķīmiju, bet vienlaicīgi viņa ir optometrijas maģistrus beidzēja. Daudz lietas bija likās interesanti, mēs iesākām par jodlietām, sākām runāt, bet pagaidām tā aktivitāte nav pārāk liela. Bet ar vienu mēs viņus skatām savā sarakstā. Everita Vīne ir jauna pirmā kursa studenta patreiz, jā, un viņa regulāri sadarbojās, precīzi nāk, tāpat Elīna un Dāvis. Arī viņi nāk ar zinām režīmu, ar konkrētām stundām, un ir zinām interesi. Kas attiecās uz Armandu Bžiškjānu, jā, tad arī cilvēks vienkārši jūs esat mērķēts uz komandas mobilizāciju. Tad atrodās. Un Gregs McDonalds, daudzi viņu pazīst, jā. Ar mani kaut kādā sarunā pa dzīvi saka, nu te viens armēņu puisis, tas gudrs puisis, viņam nav pielietojumi tā tālāk. Un vai par viņu negrib parunāt? Seminārēs, tad es piezīmēšu. Vai tu negribi ar viņu parunāt? Es sāku runāt, jā, viņam jau ir laba maģistra līmeņa izglītība, bet vairāk IT jomā. Un es saku, nu labi, ja mēs sākam strādāt un tev nopietni plāni, tad vajag labu maģistra darbu, pēc tam ejam uz doktorantūru un ejam tālāk. Tad bija sākām domāt, kā viņi iegūt fizikas kvalifikāciju, un mūsu fakultāte ir diezgan konservatīva šai ziņā, un vienkārši ir tas barjeras, lai kļūtu par studentu un formalitātes, diemžēl tas tā ir. Tur arī mazliet mašinērija vairāk nekā dzīvi cilvēki. Bet mēs runājam ar Daugavpili, ka viņi Daugavpilī paņem, Daugavpilī viņš studē. Viņam tur ir sadarbība ar kolēģiem, kas tur ļoti aktīvi, vienlaicīgi viņš strādā pie mums, tā kā viņš šogad arī aizstāvēs maģistra darbu, skatīsimies par viņu izaugs. Es saprotu, ka daži gulēja no šī stāsta, bet man likās, ok, ko tad kāda jēga no visu, mēs pateikšu par cilvēkiem, ko un grupu kopumā zinās vairāk katrs par katru. Tagad ļoti īsti par tālākam lietām, skatās es pastāstīju par zinām, bet pastāstīt par cilvēkiem ar stundu. Tātad viss, kas bija iepriekš, tas jautājums šeit, tas vienkārši var uzskaitīt, viņš to nepaskaitīs. Tas, kas mums tagad ir, es arī lielā mērā pieminēju, tātad dronu un negatīvo jonu spektroskopiju, molekulatūru, tehnoloģijas, tas viss, kas tagad priekšā, biomateriāli, pētījumi, telūrs, jods, broms. Jods un broms ir pieminēja par atmosfēru, telūrs savukārt ir, es iedevu Iljam to mūsu grāmatiņu, ko mēs izdevām 89. gadā par visu to, kas darīts šeit ar telūru, ja. Telūrs, man par lielu prieku, tad jau tas bija mans pirmais elements un interesi, kas jaunam studentam un pārsteigums savā veidā, ja. Tas ir telūrs, tas ir zeme, telūrs, ja. Un te ir, protams, ļoti liela interesi, tāpat kā jodam, viņi spektroskopiskā molekulas ir savu veidu standarta molekulas. Jods ir izpētīts ļoti kā molekula, jā, un tur visu zina, kur līnija, kurā vietā, kur vienu garuma kā kalibrēšanas elementu var izmantot, un arī struktūras izmantot. Ar telūram tur vēl daudz kas darāms, un es biju priecīgs, ka ir jāsauc no Šveices, un Jānis teica, ka jā, telūru vajadzētu atkal apskatīties. Mēs nav problēmas, tīvus varam uztaisīt tūlīt, un esam to uztaisīt. Un viss
esmu redzējis. Tagad pie tam ļoti labā līmenī, tas te lūk tas nozīmē jūt krasnīs, attiecīgi nodrošināt sildīšanu un tā tālāk, tas viss tagad jau tādā līmenī, ka to esam darījis dators. Nevis kā savā laikā mēs ar rokām, ka pētiem telūni savērtot fotolīdz lietas. Process piesaiņot atmosfērā, tas ir tas ietver programmas projekts, kas mums ir par nakts atmosfēru, ja? Kas attiecās uz multidisciplinārām studijām par līdzsvarotas attīstības problēmām, mums būs grāmata. Tur mēs ar Dīnu un Jāni esam daudz darījuši, lai noslēgtu 3 konferenču sēriju. Un es domāju, ka mēs to grāmatu un tas kopums tai grāmatai, es esmu ļoti pieticīgs sakot, ka grāmata kā tāda varbūt nekas izcils nebūs, bet tā ideja, ko tā grāmata nes, domāju, tā ir lielā mērā arī mūsu kopējais pienesums tam, lai pasauli paliks labāk, es parādīšu to nosaukumu vēlāk. Ja? Šis ir iespējas, kas mums paverās tagad ļoti sakarā ar tiem darbiem, kas izdarīti arī pagājušā gadā par industrijā saistītās plazmas avotiem un konfigurācijām. Mums patreiz ir avoti, ka mēs varam strādāt ne tikai ierosināt izlādi, ne tikai pie maziem spiedieniem tos un 2, ja? Bet mēs varam iet uz lielākiem spiedieniem, jaudas ir tāds un manipulēt attiecīgā veidā. Un tas viss saistās kopā. Mums vajag ļoti broma avots, mums šeit ir interesanti atomfizika, kura nemaksā eksperimentāli ļoti daudz, vai vienkārši cilvēki, kas saprot, kā lietas notiek un kā skatīties konkrētos spektroskopiskos parametrus, izdarīt attiecīgas secinājumus. Attālināt izpēt atmosfērā, es jau minēju, tātad mums ir tas piezemes joda broma instruments kopā ar spāņiem. Vienlaicīgi mums kopā ar kolēģiem ar asociāciju fotoniku, protams, esam diezgan daudz integrējušies kopā ar Astronomikas institūtu kolēģiem Māru Ābeli. Ir šis te Baltās gaismas projekts un ideja, kur ar vienu soli pa solim uz priekšnes, uz to, ka ar vienu no resursus, lai izdarīt viss tā, kā tā idejas bija domāts, nav, ja? Par biomasu es runāju, par šiem es varu stāstīt kontekstā, ja? Jā, mēs ejam uz Bakmūtē par spektroskopiju, es domāju, tagad diezgan pārliecinoši, mēs atrisināsim šo problēmu tehnoloģiski, kas mums ļaus arī aiziet uz Bakmūtē par spektroskopiju daudzās citās lietās. Un tur tajā jomā, ko sauc par atomfiziku, ja skatās uz vakuumopēloto spektroskopiju un atomiem un molekulām, tur daudz ko darīt, kā tas ir zināt, kas ir izdarīts ar redzamās gaismas spektriem, kontekstā rezonances spektriem, kas ir redzamā gaisma, kas šeit nedaudz ko darīt. Ja? Jā, tad ir liels darbs izdarīts. Es ceru, ka tādā vai citādā veidā mums tas atmaksāsies sadarbībā ar industriju. Mums ir zināmi uzņēmumi, kas stāv gaidīšanas režīmā, kā kolēģi, kas saistīti ar būsi, Andri, viņš saka, nu tad, kad būs, tad mēs sāksim strādāt, ja? Patreiz tas milzīgais darbs, kas kontekstā ar šo un faktiski tādā veidā mēs sakopjam pagrābu stāvu un daļai pirmo stāvu. Mēs sakopjam māju un nostiprinām šīs mājas pozīcijas, lai viņi būtu zināts māja, nevis daudzdzīvokļu māja, kā pēc mužnieks iedomājies, ja? Mums jau tagad ir skaidrs viss par mājas izturības pakāpeni, tā tālāk viņi būvēt kā universālā māja, ar izstāžu zāli un vispār, jo tais laikos ar cilvēkiem bija domīgi dažkārt mājas plānot. Ja? Un pats pēdējais pētniecība priekš maziem vidējiem uzņēmumiem, te ir daudz kas izdarīts, Aigara var apsveikt ar ļoti labu panākumu, viņa plec pienesums un mēs tur kaut ko vairāk kopā darījām, ir tas, ka viņš ir palīdzējis VSI vinnēt vienu projektu. No Latvijas 27 pretendenti bija, viņš bija vienīgais. Uzrakstījām arī otru, pirmo reizi dabūjām labas atzīmes, bet bijām labākie Latvijā, bet, protams, nevienējām 12 punktiem. Tagad ir atklāto tiesnieks par satelītu ranžīgu lietām un cits uzņēmums, un vinnēs. Un vēl 2 iestrādes mums ir, kuras šajos tuvākajos konkursos tiks iesniegts. Tas pavisam taustāms vietas, un ja tas aizies pirmais projekts, tad būs 50 000 eiro, lai iesākt
ar lielu varbūtību vajadzētu aiziet otriem, tas ir 1 miljonu aprite Baltic Scientific Instruments, un tas nozīmē, ka pēc papildus darba spēku neiztiks, un viņam vajadzīgi mūsu jonu implantu, un viss, es ceru, ka tur ir atkal viena iespēja kādā veidā būt pie labas zinātnes un darīt labus darbus, un vienlaicīgi darīt labus darbus. Tiem sarkanējiem no šīs schēmas, ko daudz varbūt atcerās, un sarkanējiem atzīmē tie, ar ko mēs sadarbojamies institucionāli ārpus Latvijas Brēmene, Maksa Planka institūts Maincā, kur Jānis Puķīte, kas cēlies no mūsu grupas. Tad mums ir Forsyth lietas ar Frankfurter institūtu, jā, šis es jau minēju, ar Spāņiem mums ir tas Ropleks instruments, jā, ar Poļu kosmosa centru, mēs sadarbībā ar Māru Ābelu un Sekretāru Režģīgu cilvēkiem esam ļoti labā kontaktā. Es biju priecīgi, ka skurēja to zondi, kas nolaidās uz komandas Rosetta, un paņēma tur paraugus, jā, un atsūtīja kaut kādus mērījumus, un tas tā Varšavā, un tur ir šo zondi rokā, tas, protams, dublikāts. Mēs tas otru tā īstāk tur, un tu esi uzaudzis mežos šeit, un kādreiz sapņoju, kā puika, būt kaut ko tādu, jā. Tā gadās, jā. Jā, Zeta laika, ar to mēs visu laiku esam aktīvā kontaktā, dažas sīgas darbiņas kopā esam izdarījuši, un tagad, tomēr, mums pamazām ievirzīsies lielāki mērķi, sāksim ar labu rokas spiedienu, kas ir tas pirmais uzticības līmenis, tad uzrakstīsim konkrētos pirmos soļus. Es ceru, ka viņiem ir labas, es pateiktu, nākotnes ieceres un saprātīgas izaugsmes iespējas, un mūsu kopējā intelektuālā kapacitāte viņiem ļoti palīdzēt. Ja? Sadarbībā Olo ir Arvindam, Romānam un tā tālāk, tie ir ļoti laba sadarbība, un iespējas Arvinds rakstiem arī skrist stipendiju sadarbībā Olo universitāti. Ja? Sadarbībā ar Kazasvaltu un Klāsu Bergmanu, viņš, protams, seko līdzi visam tam, kas notiek fotonikā, viņš ir viens no mūsu aktīviem zinātniskās padomas cilvēkiem. Bet par cik no tagad Taigars ir projām, un viņa grupas cilvēki tādā vai citādā veidā esam mūsu laboratorijas paspārnē, kas saistē ar Klāsu, mums varētu būt dažādi citas sadarbības. Ar Pēterburgas universitāti jau caur Nikolāju, bet vienlaicīgi arī man tur ir dažs atsevišķs iestrādes. Linkabinga mums ir partners research projektā, un Romāns tur ir ļoti intensīvā sadarbībā, daudz kopijas publikācijas, ir un proti, jā, kas vēl te vēl palīdz, prīti ir sagrāju. Jā, tur augšā ir grobās, tur ir grobās, bet Baltic Scientific Instruments, un tad ir 2-3 labi kontakti no šiem te 20, kas te minē. Un mums ir virkni, es neapstāšos, es vienkārši šeit uzrakstīju, kāds ir dabūt prezentāciju, to var dabūt, tas, kas kāda vai citādi atbildīgi paliek no jebkura projekta, ko jūs iepriekš esat darījuši, ja? Un šis ir tas saraksts, un mums te ir lietas, kuras mums labi iet uz priekšu, piemēram, šis te projekts, kas bija tā saucamais tirgus orientētiem projekts, ar ko mums izdevās pārliecināt, ka Latvijā vajag saglabāt stikla klāsas tehnoloģiju laboratoriju, to mēs esam izdarījuši, un cerēt, ka tas tik kopā ar to visu šķiedāju projektu, un tagad tā Latvijas ir pietiekuši laba Latvijā labākā, un jāsaka, ka, protams, arī šeit ir savu veidu miedarbība ar maziem vidiem uzņēmumu, jo mēs vienlaicīgi strādā Alfā, ja? Un Alfā mēs esam jau bijuši un tikušies ar tiem kolēģiem, soli par soli, mēs institucionalizēsim vairāk lietas. Ja? Šis savukārt ir lieta, kas stāv iesaldēt cilvēku esos trūkums dēļ, bet iekārta ir, viss ir vienkārši vai kā cilvēki, kuram varētu maksāt algu par to, ka viņš kaut ko dara. Brīvā laikā vienkārši uz tām aktivitātēm, kas mums ir brīvā laika, mums ir tāda. Šī arī sākotnēji iestrāde bija, bet tagad viņam stāv uz priekšu, tad tas iestrāde bildīgi pirms fotonika projektu. Jā, tā ir ļoti īsi, kur tad mēs esam atbildīgi Eiropas lietotāju programmu līmenī, tad, protams, ir palicis no sestās ietvaru programmas projekts, tā saucamie ekscelences tīkli, kuriem beidzās finansējums, bet kuriem bija pienākums palikt
tam miedarbībā. Pēc tam mums šis tiek uzturēts, tas ir kāds naudas, bet miedarbība notiek, un jebkurā brīdī mūsu pleci pienākums varētu būt. Protams, mēs esam lielajā reformu projektā, un tad ir šie 3 visas projekti. Biosensāri lauksaimniecībā, nakts atmosfēra un biomateriālu projekts. Šos pirmos 2 mēs koordinējam, un šeit mēs esam dalībnieki un koordinējuši projektu kādas grozes un tehniskās centrālās. Mums vēl ir sadarbības tēma, vienkārši viena no vecākām mēs viņu uzturām kādiem īsiem sadarbības projektiem. Pienāk, esmu uzrakstījis, mums bija 2 industrijas projekti ar lauksaimniecības instrumentus pagājušā gadā. Es ceru, ka arī tagad mums būs kaut kāda. Es jau minēju, ka sarakstīt no Kroga atmosfēra konsorcijas, es viedēju pārstāvniecību pēc valsts tīruma pilsētām, pie institūcijas, ja, pietiekoši solīdi partneri mums ir, un līdz ar to tas ir mums visādi veids pienākums. Tas pats ir saraksts Biosensāri certifikāti, 6 partneri, ja. Kārlim viņa konsorcijā ir iespaidīgs globāla līmeņa partnerības. Ja? Nu, visi zina, ko es daru kā koordinators, kontaktpunkts darīju, un to pašu arī Dines sarakstījis. Ja? Nezinu, vai visu grūti sarakstīt, visu vakar naktī centos restaurēt, ja? Bet labi nerādīšu. Jā. Kā to piekārts, un šī iekārta tātad braukā apkārt, un viņai palīdzējuši savā veidā Galapagos bruņurupučiem, ja, un tas atslēgas elements ir šis te induktīvi saistītās plasmas joda avots, un tālāk tie ir gan fotolīze, gan rezonanses fluorescenti, gan joda molekulai, gan joda atomi. Paradoxālā kārtā tas joda atomārais spektrs ierosina joda molekulāru spektru, un līdz ar to ir 2 rezonanses fluorescents, un var spriest par atomāro komponenti un par molekulāro komponenti. Un tas pats tad šeit, ja mēs saliksim kombinētu, iespējams, ka mums izdosies par kombinētu lampu uztaisīt, un tad tas instruments būs pavisam labi. Protams, gan Spāņiem ir problēmas, gan mums ir problēmas ar resursu un labas idejas, kas ir vienā stāvā. Gribu, jā, te vēl pieminēt šo iekārtu lielā mērā viens no idejas autoriem un faktiski arī kontakts ar mums bija viens citu kolēģi, kurš tagad ir rekrutēts vienā Eiropas zinātnes padomes grantā, kas pacauts par John Plaine vadībā Līdz universitātē, un šo cilvēku no Spānijas momentā paņēma tas Eiropas zinātnes padomes grants, kas viennozīmīgi ir liels izaicinājums. Nu, tās izmaiņas, kas mums teica, var palaiks lielos skatienos, tad tas izskatīsies kaut kādā jums labāk. Tā, un mēs esam dažādā veidā iestrādājuši pagājušā gadā daudz iestrādes jauniem projektiem, un pagaidām mums nav veicies, piemēram, šīs ITN projekts mums ir 80 punktiem zaudējis, te vajag 90, viņš iesniegs atkārtot, jā. Un viss projekts šeit vērtējums nav pārāk labi, bet tur bija steigti arī to dara. Mēs te neesam koordinātori, tie koordinātori Francija, tie koordinātori Polija. Arī šis tiks atkārtots, jā. Mēs iesniedzām visu kopā pagājušā septembrī šo te tīmiņu projektu. Viņa rezultāts jāatnāca, jāapsveic Civilizācijas institūts, kas ir vinējis. Mēs esam ar 9 punktiem pagaidām zaudētājos, bet es labi saprotu, un eksperti precīzi pateikuši, kur mēs ir vājās vietas, un tas ir skaidrs, mums vienkārši fiziski nebija laika. Un vai bagāti esam kā ģimene, bet tik daudz nevarējām atļauties, lai strādāt vairākus mēnešus šī projekta es pats un arī kolēģi. Tas 2-3 nedēļas reāla darba bija pa maz, lai precīzi salikt vietas un to mēs var redzēt. Un katru reizi es pārliecinos, un iepriekšējais gadījums bija, ka horizontā vērtēšana, es to ietvaru programmās vērtēšana ir perfekta. Jūs varat savākt labu konsorciju, jūs varat uzrakstīt labu konceptu, pirmajās lapusēs mums skaidri redzams, bet tālāk jūs esat paviršāks, lai pietrūks beigas nezināt noformēt.
eksperti to visu precīzi sarakstā. Nobel prēmijas laureāti tikai tam dēļ, ka viņš Nobel prēmijas laureāts konsorcijā, tāda konsorcija neviena. Tā, ja? Līdz ar to, ja grib minēt šīs tās mācības līdz pēdējai rinkopai, līdz pēdējai referencei, precīzi, skaidri, līdz pēdējai lapusē. Tikai tad, ja jā, te ir vēl romāna vairākas iniciatīvas, un tad mums stāv, šeit es jau minēju 4 projekti priekš SMS instrumentiem, viens no tiem ir tehnikas, viens labi novērtēts un atkārtot iesniegts, tā kā te ir labas ieskrājas. Arvīns rakstīja Marijas Krīs stipendiju, tad, ja viņš rakstīja un runāja, ka ok, mēģinam, tā motivācija bija kopējā mums, un viņš to saprot, un es saprotu, ka tik jauni cilvēki nevienā Marijas Krīs stipendijas, tas ir 100% statistika, ja? Bet tā ir ļoti laba pieredze. Šis ir horizonts projekts, un līdz ar to visas tās iniciatīvas un veicina to darīt, aicināt cilvēkus ārpus pie mums. Tagad pieredze rakstīt šo projektu, tā ir pieredze. Romāns ir palaidis šo projektu, gaidām rezultātu, ja? Mums ir 3 tā saucamie RIS projekti iestrādē. RIS projekti ir tagad daudz pievilcīgāk, kā ir šis projekts pirms tam, tad viņi saucās International Staff Exchange projekts, jums ir komanda, kas ir Eiropas Savienībā, un komanda, kas ir ārpus Eiropas Savienības, ja? Jums ir iespēja apmainīties ar vizītēm, tādēļ patreiz tik daudz Ukrainas, Krievijas kolēģi, Krievijas kolēģi. Bet tas ir viss, ko jūs dabūjiet, un finansējuma instruments ļoti vienkārši un patīkams koordinēt, tad, ja man nekas par to nemaksā, jūs koordinējat vienu vārdu, ja? Bet vienīgais instruments ir 1900 vai viss gadījumā jau 2000 eiro par to, ka tas cilvēks aizbrauc vienu mēnesi strādāt tur, vismaz vienu mēnesi būtu labi, ja? Un tad to viņam jāizbrauc, jāizdzīvo, un protams, viņam jāsaglabā šeit, ja? Nekas cits. Tagad jaunajā RIS schēmā ir apvienots International Staff Exchange vai International Academia Industry Exchange. Un tas savukārt dos iespēju, ka Eiropas Savienības tiekpusē tā vai citādi notiek miedarbība, jo projektu ietvaros projektu apmaksāt naudu vizītēm iekšpusē, bet tikai tad no uzņēmuma vienā valstī uz akadēmiju otrā valstī. Bet tas vienalga jau solis uz priekšu, jo notiek šī aprīte, ja? Un pār pie visa, kas ir vēl patīkamāk, un tādēļ projektu mēs rakstīsim, noteikti centīsimies minēt, ir, kā pie katras vienmēneša vizītes ir 2700 eiro klāt, lai nodrošinātu tādu elementāru uzturēšanās vidi, miedarbību un tā tālāk, kas agrāk nebija. Tas momentā jums iedod operatīvo resursu, un tas projekts patiek reālāk. Instruments, ko komisija šeit piedāvā, un viņš ir ļoti efektīvs, un tas nav mani vārdi, respektīvi vācieši, poļi, somi cīnās par šādiem projektiem ļoti. Izskatās, viņi bagātuši, ka viņam šādas projekts vienalga. Tātad tas ir nezami visiem ir tāda. Jo viena ideja ir tāda, ka jums piedāvā kaut kādu resursu, lai jūs uzturat nopietnu tēmu, 4 gadus uz priekšu, nopietnā konsorcijā, ar vairs konsorcijas, ka nevar būt. Un tā tēma tiek attīstīta. Man ir diezgan augsta līmeņa fundamentāla tēma vai augsta līmeņa tehnoloģiskās attīstības tēma. Un īslaikt ir turēt tāds. Un par ceļiem, protams, rodās citi projekti, un Romāns vienmēr tajā projektā acīm redzam, viņš šādā veidā iedarbībā, mēs varam rakstīt kā projekts. Nu jā, es laikam jābeidz. Te mēs esam tikuši tālāk to vakumultrālo spektrometru, un klāt pie visa mēs tagad noklājam visu spektru līdz redzamā veidā ieskaitot un veidā infrastarkā. Šī tā virpa, jā, tā ir mana firma, šeit anods, jā. Tas tāds interešu konflikti, jā. Un validācijas stacija, kur šī brīdī ir iekonstruēta. Jā, paldies. Šī ir kūļa iekārta, bet drīzās tam mums tagad ir tīrā telpa un viss tas, ko milzīgā darbā, kas visiem liekas, tas, ko viņi tur trakie dara. Daudziem tā liekas, bet es domāju, ka to vēl tas nebūtu darīts.
Nu, paldies, kolēģi, es atvainojos. Jā, te ir publikācijas saraksts, viss sarakstīts, vienkārši no kā tas pagājušā gadā parādījušās, mešas ir izstrādāt.